Sveiks! Dāvis, Bordzēdalvē, laižu ceļojumā, un šajā sakarā es gribēju padalīties, man liekas, ar noderīgu lietu, kā es krāmēju savas ceļojuma somas. Un runa būs nevis par to, ko es tur lieku iekšā, jo tu varbūt brauc veikot, kaitot, un es braucu sērfot vai otrādāk, bet runa ir par somu krāmēšanas rutīnu. Tie, kas krāmē somas pēdējā brīdī, tie ir lielākie laši, jo viņi parasti ierodās ar pārāk daudz mantām, un beigās vēl pusi nav paņemta līdzi. Ir 10 tēkrekli un nevienas apakšbikses. Un kur nu vēl spūras paņemtas līdzi. Lai tā nebūtu, kur man te palika, bija lapiņa rekur. Jā. Man ir tāds fails, kurā es rakstu tās saulaicīgi gatavojoties ceļojumam sarakstu. Tad es viņu izdrukāju, varbūt pierakstu vēl klāt svaigākās lietas un, protams, saulaicīgi sāku krāmēt. Tādā veidā viss ir pārskatāms, viss ir uz lapas, var riktīgi sekot līdz skaitam un nepaņemt neko lieku līdzi, nevis paņemt pa daudz. Tas ir baigi svarīgi. Tad, kad tu esi visu šito te savu gultu un visu pārējo izārdījies un atgriezies mājās, atcerās ieiet tajā sarakstā un uztaisīt update ar jaunākajām idejām. Lai tad, kad tu brauks nākamreiz, nav viss jādomā no nulles, tā jau ir šis saraksts, kurā vienkārši jāpieliek klāt jaunās lietas. Tas ir viss. Laižam sērfot, laižam kaitot un jāiet gulēt. Tiekamies! Bordzēdalvē, Terēzes iela 1B, sērfošanas un hidrotērpu veikals.